ir laiks pievērsties sporta veidam, kur spēks nav noteicošais, un tā ir šauteņu mešana. Un man lūk līdzās ir uz interviju aicināts Latvijas labākais šauteņu metējs Madars Razma. Sveiks! Tātad, pirms mēs ķersimies klāt tavam CV, varbūt pastāsti vispār par šauteņu mešanu kā tādu sporta veidu un kā tas vispār radies. Šauteņu mešana kā tāda ir radusies Anglijā. Tā īsti neviens nezina kad, bet teikās un nostāstos ir atrodami, priekšvēsturī atrodami jau arī 1400. un 1500. gados, bet noteikumi kā tādi, pēc kuriem mēs spēlējam šobrīd, viņi ir radušies 19. gadsimta beigās. Ja runa par Latviju, tad uz Latviju atveda šauteņu mešanu Jānis Straume 1989. gadā. Pēc 2 gadiem Latvijā tika nodibināta federācija un rīkots pirmais Latvijas čempionāts arī. Tā pamazām mēs esam attīstījušies 2006. gadā. Mums ir no 2006. gada mums oficiālā federācija Latvijā ir Latvijas darts organizācija, kur attiecīgi rīko ar sacensības, un tā mēs cenšamies attīstīties. Tad jau salīdzinoši Latvijā šauteņu mešana tāds jauns sporta veids. Priekš Latvijas noteikti, jo daudziem, kuri par šauteņu mešanu ir pirmo reizi, tas ir kaut kas jauns noteikti. Mēs esam tomēr, īstenībā katru gadu tas pulks, kas mums pievienojas, viņš aug un aug. Ļoti interesanti. Cita lieta, ka tie ir jaunieši, kuriem pēc tam atkal dažādi iemesli pēc viņiem nāks vai pārtraukt, bet tā vietā atkal nāk jauni jaunieši un arī vienkārši šodien mēs esam Krogā un atnāk cilvēki, kurš šeit atnākuši atpūsties un vienkārši sāk interesēties, kas tāds ir, un tā arī mums rodas jauni dalībnieki. Jā, mēs esam Krogā, un tāpēc arī ir tas stereotips, ka šauteņu mešana tas ir uzreiz krogs, alus baudīšana un, protams, arī pati šauteņu mešana. Bet tomēr profesionālākā līmenī tas jau ir krietni nopietnāk. Jā, nedrīkst aizmirst to, ka šauteņu mešana tomēr ir ceļš, jo Latvijā tas ir vairāk atpūta draugu pulkā. Bet nopietnākā līmenī, tas sacensības notiek lielās sporta zālēs, viesnīcās, arēnās, jo ir profesionāli līmenī, tur pat nāk vairāki 10,000 skatītāju. Tas pats futbola stadionos tika rīkotas sacensības. Kā tu pats izlēmi pacelt to latiņu augstāku un iesaistīties profesionālajā šauteņu mešanā? Es šobrīd esmu tādā pusprofesionālā līmenī. Lai kļūtu par profesionālu, man ir jābrauc kvalifikāciju, un tur ir vajadzīgs lielāks finansējums arī šobrīd. Man tāds nav. Eiropā man ievilka draugs. Jā, viņš teica pamēģināt, es sameklēju atbalstu, tēvs palīdzēja sameklēt atbalstu. Čehijā bija pirmais turnīrs, tur man ļoti labi veicās. Āģis bija lupā un nevarēja beigt braukāt. Kā ir ar to konkurenci Eiropā? Konkurence ir ļoti liela, jo es pilnīgi droši varu apgalvot, ka Anglijā ieiet bārā es atradīšu 5 labāks par mani un vēl 20 tāds kā es. Mēs jau eiropieši pat nedaudz baidamies, ja viņi sāks braukāt uz Eiropas turnīriem, mums paliks garlaicīgi. Anglija ir ļoti stipra. Holandē ir ļoti stipra jaunatne. Principā jau pēdējos gados jau Holanda arī pierādījusi, ka ar viņiem ir ļoti jārēķinās. Bet šauteņus met labā līmenī visur. Vācijā, Beļģijā. Pret katru pretinieku ir jānokoncentrējas par visiem 100%, ja ne pat par 110%, lai uzvarētu viņu. Jo parastā spēle turnīros ir ļoti īsa. Lielajos turnīros tā mēdz tur stunda būt, atkarībā no tās spēļu. Cik tur setiem un legiem spēlēm, bet tā var būt, tu vari nobraukt 2000 km uz turnīru un nospēlēt 6 minūtes, un tev turnīrs ir beidzies. Tas ir nežēlīgi. Tur ir jāieliekās no paša pirmā metiena. Vienkārši es esmu tāds, kurš ir devis pusi dzīvi, pusi savu sirdi devis sportam, un man tas ir dzīvesveids, bet ir šauteņu metēji, kur brauc, kāds varbūt daļēji ir brauc redzēt, kas notiek. Ārpus Baltijas, bet kāds uzstāda varbūt kādu mazāku mērķīti, ja tur pārvarēt 1-2 kārtas, jo man jau, protams, mērķi savādāk salīdzinot ar citiem. Vienmēr sasniegt maksimumu.
Jo nereti jau ir tā, ka tas maksimums varbūt nebūs uzvara, jo es piemēram, esmu priecīgs par labu sniegumu, pat ja es zaudēju to spēli, jā. Bet es tādēļ esmu izdarījis visu, ko es esmu varējis tajā brīdī. Startējis esi ne tikai Eiropas ieskaitē, bet arī pasaules. Nu, visi jau tie turnīri principā ir pasaules reitingu turnīri. Mums tur ir pusprofesionāļu konkurencei, mums sadalās ir BDO, kas ir Britu darts organizācija, viņu reitingu turnīru un tādu pasaules federācijas turnīru. Lielākoties viņi dublējās, bet nereti tā, ka ir vai nu viens vai nu otrs reitings. Man tas primārais ir Britu reitings, jo pēc viņa arī tiek atlasīti visi spēlētājs pasaules čempionātu, vēl Masters, vēl Trophy un visiem lieliem turnīriem. Liela nozīme spēlē pieredzi. Tāds būs jebkurā sportā. Pieredze ļoti liela nozīme. Turklāt galvenais, ka es vēl redzu, kur man augt, jo psiholoģiski es daudzos turnīros esmu aiz daudziem vadošajiem. Ja es tur pielikšu, tad viss būs kārtībā un man ar rezultātu būs vēl labāk. Tad tagad pēc tā inventāra. Tas ir nepieciešams. Laikam pats pirmais tas būtu mērķis, kas būtu nepieciešams. Ir vairāk veidu mērķi, ir papīra mērķi, tie būs lētāki, bet standartā jau mēs iesakām tomēr šos izilu mērķus, kas būs dārgāk. Pēc tam jau pie šautriņām ir jāķer. Šautriņu izvēle ir arī ļoti liela, veikalos varbūt ir mazāk, bet visvienkāršākais ir pasūtīt internetā. Šautriņu mešana nav noteikti tas dārgākais sporta veids, tādā ziņā, lai izvēlētos. Ar 100 eiro var noteikti nokomplektēties, labam laikam nodrošināties. Drīz pēc intervijas ar pieķerti sportojot, Madars Razma guva uzvaru Beļģijā notiekošajā turnīrā. Pie Madara mēs vēl atgriezīsimies raidījuma beigās. Atpakaļ pie šautriņu mešanas un pienācis laiks no runām pie darbiem un pamatus šautriņu mešanā. Vislabāk mums iemācīs Latvijas labākais šī sporta veida pārstāvis Madars Razma. Stāsti tad, ar ko mēs varam sākt? Jā, ja runa iet par pareizu šautriņu mešanu, respektīvi par tehniku, tad galvenais ir stāja. Nedrīkst mest ar augumu, tur tā līgoties vai kā jāstāv ir uz divām kājām. Un tad, kad izdara pašu metienu, svarīgi ir iztaisnot roku līdz galam. Tas ir tā, nevis tur kaut kur vidū palaist vai kaut kā tam līdzīgi. Tas ir precīzāks metiens uzreiz. Tā bulta noteikti aizies tuvāk mērķim, tur, kur bija tēmēts vai tur, kur bija vēlme trāpīt. Jā. Stāja skaidrs, jānotur tās stingras augums, acīm redzot, roka iztaisnota un kārto mēķēšanu. Kur vislabāk ir trāpīt, kur vislabāk ir jātrāp? Vislabāk ir, es jau teicu, ka šeit ir tie dubultie sektori, šie ir trīskāršie sektori. Centrā ir 50 punkti, zaļā ir 25 punkti. Un vislabāk ir mest uz šeit. Šeit būs visvairāk punktu, tāpēc, ka ir trīskāršais sektors un 20. Tā ir tā spēle, ko mēs spēlējam, kur mums vajag tos punktus savākt. Bet spēles jau ir visādas. Ir visādi kriketi un šampijas, tur tieši vajag mest trīskāršos vai vajag mest vairākus, piemēram, 3 dažādas krāsas, jau melns, balts, sarkans, piemēram. Tas ir kā sarunājas. Principā jau vispār tām spēlēm ir tā, ka ja tu nopērci tagad mērķi mājās, tu vari izdomāt pats savu spēli. Ja, tev nav obligāti jāspēlē tā standarta spēle. Tur var vienalga draugu pulka atnācis kaut vai šeit uz grogu vai mājās arī metot. Kas vien ienāk prātā? Kādā formā tu šodien esi kāds tev noskatījums? Tagad sācies akalitātes līdz pat decembrim. 3-4 mēnešu maratons līdz pat Ziemassvētkiem jāsaka tā, ja ne katru nedēļu, tad 2 no 3 nedēļām man ir liela turnīra Eiropā un svarīga turnīra, jā. Būs pamatīgs darbiņš priekšā. Jā, būs ko iesvīst. Tagad mēs pamēģināsim arī šautriņu mešanu, uztaisīsim pieķerti sportojot komandas dueli pret Madaru Razmu, ja? Bet tie, pieņemsim, pieķerti sportojot raidījumu skatītāji, kur ir izlēmuši pamēģināt šautriņu mešanu, ir sapratuši, ka viņiem pieteiktā prasme, kur viņi varētu piedalīties kādās sacensībās tepat Latvijā. Pirmkārt, varbūt, ja runa iet par jaunajiem, tad noteikti vajadzētu sameklēt Latvijas darts organizācijas mājaslapā latvijadarts.com.
Bet sameklēt vietu, kur var mest, kur var patrenēties, kur varbūt iemācīties tos pašus pamatus. Un tad, jā, tad var domāt par sacensībām. Sacensības mums ir principā arī laikam kāds 10-12 ir, kas ir reitingu sacensības. Lielākās mums ir Latvija Open. Tās ir pasaules reitingu sacensības. Mums katru gadu notiek Latvijā 2-3 kā kur gada pasaules reitingu sacensības, kur sabrauc skandināvu un angļu. Un tā šautrīmešanas zieds, teiksim tā. Jā, un ir ļoti labs atsauksmes, tā kā Latvijā ļoti labi organizēta turnīra. Laipni aicināts ik viens to izbaudīt, to atmosfēru, kāds viss notiek. Esam ieguvuši nelielas zināšanas, pamatzināšanas par šautrīmešanu, un tagad izaicināsim Madaru Razmu uz dueli. Lai būtu priekšrocība vismaz neliela priekš mums, viņš metīs ar kreiso roku, tā teikt vājo roku, vai ne? Jā, īstenībā nereti ir tā, ka citi spēlētāji pirms spēles atnāk. Viņi zina, ka viņi ir stipri iesācēji un kāds ir mans līmenis. Viņi bieži vien piedāvā, Madara, tu šodien spēlē ar kreiso roku. Protams, tā ir tāda liela avantūra, bet jā, un to piedāvāsim. Šodien mēs to varam izmēģināt. Jā, lai būtu vismaz mums arī jautri. Tikko kā aizvadījām tādu vienu mazo dueli, mīnusiņus tā saucamās. Jā, mīnus spēle, kur noteikti mums bija iemest vairāk nekā pretinieks. Un ar rezultātu 2-1, tātad uzvarēja es, pat metot ar kreiso roku, bet... Sīva cīņa bija. Jā, rezultāts bija gana labi, un varbūt nākamreiz veiksies labāk. Jātrenējās. Jā, noteikti. Ja vēlas sasniegt rezultāts, noteikti ir jātrenējas. Tev es varu paldies teikt par atvēlēto laiku un par to, ka ļāva ieskatīties šautrīmešanas pasaulē. Pieķerts sportojot raidījumu skatītājiem, es varu teikt, pamēģiniet, tas tomēr ir jautri, interesanti un varbūt arī jums aizķers šis sporta veids un, kas zina, sastādīsiet Madaram konkurenci jau nopietnākā līmenī. Draugu lokā noteikti tas aizķer, jā. Vai ne? Aizraugi. Izaiciniet sporta pasauli.